un dažādas lietas mēs jau esam aprunājuši. Viena lieta, kur es palaidu garām, bet negribu palaist garām. Es patiešām biju... Vienīgais, ko mēs aprunājām, līdz bija Laura Ēnika mamma. Pārējiem mēs visi tā diezgan pieklājīgi runājam. Tieši šī, starp citu, ir lieta, kur es gribēju izrunāt ar tevi. Jā. Ko mēs aprunājam? Latviešu valodas literatūras skolotājs. Jā, tas bija sen arī pagājušā gadsimtā. Pa kuru laiku? Cik daudz zālē zināja, ka Pals ir skolotājs? Lūdzu, uzjūjiet. Tie, kas nezināja? Nē, tas bija ļoti tendencios teikt, zini, kā izklausās tā, Nē, no, ja uzjūjiet, es domāju, Ne, bet jocīgi, ka tu prasa ujināt, tā kāds ieslēdz gaismu. Kas mums jāredz, kā viņi ujina un jādzird? Izslēdziet šo gadu, cilvēki bija arī guļ tālāk. Nemodiniet zāli. Ko tu padevies? Man liekas, ka tik laba lieta. Skolotāji mums tagad pasties, vieni paši cīnās. Tur būtu arotbiedrībā visdrīzāk. Vai tajā streiku vadītu, tagad viņi nestreikos. Varbūt mācīblēs vadītājs jābūt, vai pat skolas direktors kādā atpalikušākā skolā varbūt. Kādā slikto puisīšu internātā, piemēram. Nu, visādi varbūt, jā. Tas ir labāk nekā priekšzīmīgo meiteni. Būtībā sliktie puisīši tika uzelpoja. Labi, ka tā viņi saka. Jā. Negāja pie sirds tev. Nē, tur bija savādāk. Man vienkārši beidzot vidusskolu, bija tāda ļoti spītīga latviešu valodas skolotāja, kur pamanījās panākli man raksturumā ieraksta ļoti slikta latviešu valodas runas un rakstu kultūra. Nu, viņai šķita, ka tas ļoti būtiski ierakstīt man raksturumā šo faktu. Nu, es tā viņai baigi nepiekrītu, bet Dievs viņa ierakstīt, un man nekas nemainās. Un tad kaut kā man šķita, ka tas, ko viņa mācīja, nebija baigi interesanti, bet es zinu kaut ko interesantāku to latviešu literatūru, un tad es aizgāju un iestājos tajā Universitātē pedagoģijas fakultātē. Tā viss bija ļoti godam vieniem pieciniekiem, bet viņas diagnoz, ka man bija trīnieks, bet man izrādījās bija ļoti labas atzīmes, kad es pārbaudīju savus sekmes, pusgadu vēlāk augstskolā izrādījās, ka der, ka nav nevainas, tā kā. Jā, bet tu nestrādājies, vai tu strādājies? Es strādāju skolā, es strādāju tajā, kas ir uz Bruņunieku ielas, tā 7. vidusskola, jā, kas saucās. Natālijas draudziņas? Jā. Valters mācījās, bet ne tajā. Tad, kad es tur strādāju, tad manā tajā klasē, kur es mācīju to literatūru, tad mācījās, kā to čali tagad sauc? Zini, ir tie, kas ir tie... Tas izklausās reāli sen, ka viņam ir vārds mainījies pilnīgi. Nu jā, viņš Uzvārdi bija Čīžiks, un pēc tam viņš bija tas Jurgs tu laistus. Šitas bija skolnieks. Tava skola. Šitas varbūt skolnieks, tas jau bija vispār vēl. Tava skola. Jā. Jurgs tu laistus, un es ar viņu daudz runāju, ir kaut kas. Jūt, vai ne? Kaut kādas sekas viņa psihē palikuši. Jā. No jaunā pedagoga centieniem. Jā. Viņam kā kas viņš svilpo uzreiz. Viņš jau bērnībā svilpoja. Un atskaņas viņam patīk. Jā. Tas aizgāja, tas bija ieguldījums. Paprast viņam, es domāju, ka viņš nenolieks. Ļoti daudz visu kaut ko dara. Vēl mēs SVH vispār pat neesam aprunājuši. Mēs ierunājušies par SVH. Pieminējuši. Nē, bet viņš jau arī nav jau miris, kādā mēs viņu pieminēsim. Tikai tā var pieminēt? Man prasās piecelties. Jā? Es gan negribētu, ja man nebūs skriet uz darbu. Es vienmēr ceļos, kad SVH skan. Man ir kā modinātājs. Tas labi. Diezgan tāda griezīga skaņa varētu būt. Jā. Fredis no rīta. Normāli. Citāds nav bijis. Vajag citādi, ja? Nē, es nezinu. Es domāju, ka viņi krājās kā bonus. Es atnākšu vēlreiz, man būs pat 2 citātiem vairāk nekā tev neiztērēt. Mēs tā varam darīt. Bet, būtu jau labi. Kaut kas te akal Vonnegūts. Come on! Humors ir veids, kā atvairīt dzīves drausmīgumu, kā aizstāvēties. Kaut kādā depresijā tur visu viņš ir sarakstījis. Ko tur aizstāvēties? Aizstāvēties? Nezinu, vai. Humors, man liekas, ko tev to lapiņāgi? Jāni, ko tu domā? Ko? Jāni, ko tu domā? Ko domā par to? Kur Vonnegūts teica? Jāni, tā man jāsaka. Tā ir spēle. Tā būtu jau pie kājas, ko tu par to domā. Nē, tas būtu vienkārši pēc spēles noteikumiem, bet labi, ka tu man nepajautājies. Bet tu teici, ka stulba spēle. Jā, es vispār nesapratu, kas tev bija rakstīts. Negodīgs arī neklausījos, bet es domāju, radio, tad ir Zebra, tad ir tad teātrī iestudē, Baškīru lugas brīvajā laikā, vispārējā tulko. Un daudz, visu kaut ko dari, kur tu to visu dabū? Tas jau nav jādara viss reizē. Tu
tā padara vienu, padara otru, padara trešo. Nu, tam te raidījumam ir kāda sezona, uzrauja 8 nedēļas, un viss, pārējā gadu brīvs, ej mājās, nav nekas jādara. To te raidījumu, lai nofilmētu, vajag vienu dienu. Nu, vienu dienu filmē, vienu dienu montē. Nu, arī nav briesmīgi daudz darba. Nu, ideja jau kaut kur ir jāatrod. Kāda ideja? Tur tie tā aloja stāv tur, kur stāvēs, un ērgļi tur, kur ērgļi. Viņam neko nepazūd, kas tur katrs brauc pa ceļu piestāja, nu. Kas tur ko meklē? Kāda tur ideja? Jā. Nē, nu, ja tā paņem, jā. Ne? Nav tas, braukšu pa Latviju, izdomāšu pilsētu. Nu, pietiek ar esošiem, nav jāizdomā. Ai, bet nu, tai pilsētā kaut kas ir jāatrod, un kaut kas par to ir jāizdomā, un tā ludziņa ir jāiestudē. Tie raidījumi jāpavada tai radio. Jā, nu, kas tu atnāc piedienas vakarā, stundiņu parunājies ar kādu ievērojumu cilvēku, un otru stundiņu pa mašīnām. Tev tagad būs ļoti daudz konkurenti. Kāpēc? Nu, izstāstīja viss reāli, viegli izklausās. Tas elementāri. Cilvēks sasparosies, jo man likās, tas diezgan sarežģīti. Daudz dažādas lietas, tur par radio, bet tur par auto, tur par satiksmi. Man ir tāda teorija par izgulējumiem. Zini, ka veci cilvēki guļ slimnīcā, jo uz vienu sānu vajag masēt un pagriez otriem sāniem, lai nav izgulējumi. Bet tu dzīvēs laik dar vienu to pašu, tur rodās izgulējumi. Nu, apziņā tādi. Jo tu visu laiku dar vienu to pašu. Nu, tu visu laiku jokot. Tev varbūt izgulējumi ir raudāšanas virzienā vai drāmas virzienā kaut kāda. Padomā par to, pamaini darbiņu. Es te tev varētu ieteikt diezgan tādu ļoti ērtu un vienkāršu veidu, varētu ieteikt kapos pa izvadītāju. Es nevarētu. Kāpēc? Mani paralēli izvadītu līdzi. Ne, bet tu jau vari iet, piemēram, kur tev nepazīst, Igaunijā vai Lietuvā. Jā, ar Laura Reini dziesmām? Jā. Tā ir laba ideja. Šo ideju es apsvēršu. Pavingrimies kaut kādā citā nozarē. Būs labāk. Apsvēršu. Būs labāk. Mēs, starp citu, domājām ilgāk brītiņu par to, kur visu tās daudzās idejas var sasmelties, jo tas, ka to visu var paspēt izdarīt, tas nav jautājums, bet vajag to dzirksteli un vajag to iedvesmas avotu. Dzejniekiem mūza, katram kaut kas savs, kas viņus iedvesmo, un mēs mēģinājām noskaidrot, kas ir tava lieta, un mēs atradām, vismaz mūsuprāt, vienu versiju, un mēs uztaisījām jauku arī video, sadadām 2 čaļus, kas ir autoservisā strādā. Mūza, 2 čaļi mūza, krūta. Jā. Tāpēc arī tas kokteilīts, jā. Tas ir čaļiem. Aizsūta viņiem to kokteili. Mēs aizsūtīsim, un mēs paprasījām, kā viņiem ar tevi ir gājis, cik viņi ilgi pazīstam un visas tādas lietas, un viņi mums labprāt arī pastāstīja. To mēs arī apstīsimies. Lūdzu, video. Es Paulu pazīstu jau kaut kādus 13 noteikti. 14 gadus, 14, svēta lieta, 14. Jā. Nu, ko tad? Viņam bija Audi, viņš taisīja pie mums šeit Audi. Quattro, nu svēta lieta, ka Quattro. Ka jau Audi, ta Quattro. Un es atceros vēl stāstīja, ka viņš taisīs par auto raidījumu kaut kādu tur tā kā pa mašīnām. Viņš saka, mēs sakam, netaisi pa mašīnām. Kāpēc pa mašīnām? Ir jau klusāk drusciņi. Ka vajag pa satiksmi kaut kādu taisīt. Pa krustojumu, izstāst pa krustojumu. Jā, mēs viņam ieteicām, ka jāmaina krustojums. Ir tas aplis, kas ir tas Ģertrūdes baznīcas. Nu, un viņš uztaisīja raidījumu, es pēc tam dzirdēju, ka uzlika luksoforu. Tika ne tajā krustojumā. Svēta lieta. Mēs ieteicām citu vispār. Bet, jo tur tā baznīca pa vidu, tā kā nevar redzēt, tas aplis nepārskatām. Domājām, ka pa taisno. Jāņem nos baznīca. Nu tā mēs neteicām, ka jāņem nos baznīca. Pasarg Dievs, nu kur tad? Svēta lieta baznīca. Baznīca svēta lieta, riktīgi. Teātri pastāst, pa teātri pastāst. Tā, es pa pusē bašķīrs. Jā, svēta lieta. Kur man ir bašķīra cepures visādas. Tā ir mana tēta cepura, mammas cepura, mazās bašķīra māsiņas cepura Jipra. Un man brālēns savukārt bašķīru viens. Viņš man lūgus raksta, ja kur atsūtīja lūdziņa. Svēta lieta. Svēta lieta. Bašķīru aina šitā tāda, kur kalni sarkanas debesis. Nu, lūk, un mēs Paulam stāstam, ka šitāda lūdziņa ir, palasījām kopā lūdziņu. Es teicu, tā jokam, saku, Paula tak iestudē to lūdziņu, kurš tad iestudēs bašķīru lūgas. Kam interesē? Kam interesē bašķīru lūgas? Viņa bašķīriski vispār uzrakstīta, un vai kurš tad tulkos? Kurš tad? Svēta lieta.
Svēta lieta, kas spīdina. Kaut kas arī izputēja drusku izputēja. Izstāst, laikam naktī saldu. Pa saldu mēs bijām, vienreiz es arī atceros, mums bija vaika sirsnīga saruna. Sirsnīga saruna izvērtās ar Paulu, mēs runājām pa saldu, jo es uz saldu ik pa brīdim aizbraucu, man tur daudz labi draugi ir. Tur ir vietas, kur ir pa nakti palikt, ir kur aiziet paēst kaut kur. Un mēs vienreiz šito atceros ar saldu izrunā. Un Pauls teica, ka aizbrauks pārbaudīt. Nu, viņš kaut ko jau viņš paņem no mums arī. Paņem. Svēta lieta, ka paņem. Bet ir lietas, ko mēs arī esam ieteikuši viņam, nu, ko izdarīt, tā kā, bet viņš ne visu paņem. Mums te vienreiz bija tāda tā kā auto prezentācija, gan riepas prezentēja, gan sveces kaut kādas. Sveces, jā. Kaut kādas, jā. Un tās prezentējas Paulam teica, nu, paskaties, cik te daudz humora. Daudz bija. Var uztaisīt kaut kādu tā kā lūdziņu par prezentāciju. Vai to pašķīra lūgu, es ar viņam iedevu Pauls. Pašķīra svēta lieta. Jā, nu ne jau visu uztaisa. Es jau gan arī saprotu, ka viņam ar dzīvē droši vien daudz laika, ka ir ko darīt. Nu, to es viņam arī, principā, novēlētu kaut kur atrast. Varbūt sevi, es viņu vairāk mākslā redzu. Es viņu vairāk teātrī, ka viņš... Jā, svēta lieta. Aktieris, kas aktieris. Jā, un te jau zina ar tā mašīnām, cik tur baigi izņemsies. Nekas jau nemainās, kur tas krust... Eļļu un metāls. Svēta lieta. Eļļu un metāls, jā. Bet arī satiksmē, nu, kur tas krustojums ir, tur ir. Kur krust ir, tur jau nekas cits nebūs. Nu, bet mēs esam ļoti lepni, ka Pauls pie mums brauc. Ļoti. Iesaka. Un jā, mēs uzlikām arī šilti augšā. Nu, maziņu tādu. Panieri. Baigi arī neko neprasījām Paulam, ceru, ka viņš dikti daudz uzliks uz mums. Šie vīri vienmēr visu zina, vai ne? Loģiski. Jā. Jo vairāk tu skaties televizoru, jo vairāk tu zini, sevišķi panorāmu. Tas bija tā kā ironiski, tu to saki, tā sarkasmā? Lūdzu? Latviski. Tu nerunā ironiski. Ironiski, nē. Do you speak ironic? Vai tev ir turpinājumam šim vakar plāns kaut kāds? Es baigi ilgojos, ka tie tavu foršie muzikanti kā uzspēlēs kādu blūza gabalu. Jo cik es biju redzējis tos raidījumus, sevišķi vienmēr kaut ko foršu uzspēlē. Tagad ir džem. Jā. Bet viņi gribētu uzspēlēt. Vienu pantiņu vismaz. Viņam tā balss tik forša. Bet viņiem ir plāns uzspēlēt un... Tikai ne to stulbo spēle citātiem. Nē. Tas, lai paliek ar dziesmu par dzīvi, nodot šefam, bet ko es gribēju teikt? Šovakar arēnā Rīga ir kolosāls 80. disko vakars. Un par nieka 50 eiro varēja aiziet un izballēties. Zināt, kas tur būs? Joy, Bad Boys Blue, CC Catch. Ja? Nu vienkārši, wow. Uz CCC es būtu gribējis aiziet, CC Catch. Ja? Bet daudz, diemžēl, nevar. Bet mums ir kolosāla iespēja līdzīgi kā tev ar teātri. Man ir kolosāla grupa un es gribu aiziet uz kādu koncertu, ar neiet vienkārši paprast ceļiem. Paldies par sarunu un uz atvadām kolosāls ieskats tam, ko jūs palaidāt garām, neaizejot uz arēnu Rīga. Aplauzām, skungi! Pauls Timrots! Paldies! Pauls Timrots, skungi! Here we go, lads! You're a woman, I'm a man. This is more than just a game. I can make you feel so right. Be my lady of the... You're